Sveicināti visi raidījumi kopā skatītāji. Pēdējo gadu laikā mēs esam diezgan daudz ko panākuši, popularizējot invalīdu vajadzības, problēmas un tiesības. Mēs esam sākuši būvēt ēkas, kurās var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, ierakstījuši audio žurnālus un grāmatas neredzīgiem cilvēkiem. Liela daļa sabiedrības ir sapratusi, ka starp mums ir invalīdi, un mēs pat esam sākuši saukt viņus savādāk, nevis invalīdi, bet cilvēki ar speciālām vajadzībām. Šodien raidījumā par to, ko, izmantojot mākslas valodu, bērni un jaunieši no festivāla Nāc līdzās ir sasnieguši. Un 2 gadu laikā, ko ir paveikuši labdarības projektā Labie darbi LV. Par labu tradīciju kļuvušais festivāls Nāc līdzās arī šogad ir ieguvis savus laureātus. Un tie Ziemassvētkos priecēs klausītājus ar jaunu koncertu programmu un nu jau Rīgas domā. Bet koncertu un skatuve tā ir saules spožā puse. Otra puse ir emocionāls un fiziskas grūtības, smags pedagogu un vecāku darbs, kā arī sabiedrības attieksme. Festivālā Nāc līdzās satiekas bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, mūziķi, mākslinieki, dziedātāji un ansambļi. Tomēr vienlaikus Nāc līdzās ir kas vairāk. Tā ir iespēja veicināt cilvēktiesību atzīšanu dažādās dzīves jomās, atbalstīt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā, kā arī palīdzēt vecākiem. Tāpēc projekta Nāc līdzās ietvaros pirmo reizi tika rīkota starptautiska konference Labās pieredzes skola. Šī tikšanās bija viens no soļiem, lai mūsu sabiedrība nākotnē kļūtu atvērta, saprotoša, draudzīga un visādi citādi pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Ir ļoti labi, ka attīstība notiek. Slikti ir tas, ka šī attīstība, diemžēl, notiek lēni, jo šī attīstība ir saistīta ar cilvēku domāšanu, un mēs nevaram viņu izmainīt vienā dienā. Ja mēs pat domājam uz nākotni un redzam, ka mēs šodien daudz ko gribam darīt, pieņemt citus likumus, varbūt pieņemt citus noteikumus, mēģināt tātad iekļaut šos bērnus parastās skolās. To mēs varam ar formālām lietām izdarīt ļoti ātri faktiski. Tas varbūt prasītu 1 gadu, varbūt 2, ja? Salikt visu tā pa kastītēm, pareizām, ideālu sistēmu uztaisīt. Bet vai šo sistēmu pieņems sabiedrība uzreiz? Noteikti, ka nē. Lai bērnus ar speciālām vajadzībām iekļautu vispār izglītojošā skolā, nepietiek ar lēmumu, tagad mēs darīsim tā. Daudz jāstrādā ar skolotājiem, no kuriem nebūtu ne visi ir gatavi mainīt ierasto pieeju. Tāpat jāprot paskaidrot citiem vecākiem, ka bērns ar invaliditāti pārējiem bērniem klasē nekādu ļaunumu nenodarīs. Tā pirmā lieta bija pašiem skolotājiem saprast, kā ir jāstrādā un kā ir jādara, lai būtu maksimāli labi bērnam. Otra problēma bija sabiedrības attieksme pret šo lietu, jo kamēr cilvēki nav izbaudījuši, ko tas nozīmē, kamēr viņi nesaprot, ko tas nozīmē, tikmēr ir daudz stereotipu un aizspriedumu. Diāna un Ilja, kuri jau ir ilgadēji festivāla Nāc līdzās laureāti, šobrīd mācās vispār izglītojošās skolās. Tas ir viņu vecāku, pedagogu un arī pašu bērnu nopelns. Es jūtos ļoti labi skolā. Mans neviens nepazemā skolā. Mums ir ļoti sapratošie cilvēki. Atsaucīgi tiešām skolotāji, pedagogi un arī paši skolēni ļoti mūs pieņem un mums tiešām ir ļoti daudz draugu, vai ne? Nekas priecēties. Nekas mums neapsaukā un es domāju, ka es vienmēr varu no manas klases biedriem paļauties, jā. Tiešām ļoti pieņem un mums tiešām liels prieks, ka ir tāda iespēja atrasties kopā ar citiem bērniem un izbaudīt to dzīvi, ko ikdienā viņi dara skolā un kā viņi mācās un neatpalikt no viņiem. Līdz 10. klasei Diāna mācījās rehabilitācijas centra telpās, bet vidusskolā mācības uzsāka lielajā skolā. Pagājuši, kad 10. klasē, kad tieši pirmo reizi sāku mācīties tieši Rīgas 25. vidusskolas telpās, tur uzcēla liftu, un kas ļoti atviegloja kustības pārvietošanās tieši tur. Arī Ilja mainīs skolu. Viņš atzīst, ka sākumā nav bijis viegli, tāpēc māma daudz darījusi, lai Ilja varētu skolā iejusties. Mana mammiņa tur patālas pробиться, lai viss būtu
lai viss būtu labi, lai mani arī ciena, lai neskatās, ka es esmu diezgan slims. Un tagad man skolā ir labi, man ir daudz draugus. Es došu kaut kam norakstīt, man arī dos norakstīt. Un nekas, es domāju, viss būs labi. Kad ģimenē piedzimst bērns ar īpašām vajadzībām, vecākiem jāmaina domāšana, attieksme un visa līdzšinējā dzīve. Viljama vecāku pieredze liecina, ka doma par integrāciju nevienmēr ir īstenojama dzīvē. Mums nācās pieskaņoties Viljama ritmam. Mums vajadzēja sākt interesēties par to, kas interesē Viljamu. Mums nācās atteikties arī no kontaktiem ar ģimenēm, kurās bērniem nav īpašu vajadzību. Piemēram, pie mums ir centri, kur bērns māca caur darbību, veicot dažādus darbus. Vecāki ir apmierināti, jo bērns ar kaut ko nodarbojas, bet īstenībā tas, ko viņi dara, nav interesanti. Ja mēs sakam integrēt vai iekļaut, nevienmēr ir jāsaprot, ka absolūti viss ir jāiekļauj, jo cilvēkam ir ļoti, smagi garīgās attīstības traucējumi, vai, kā mēs sakām, cilvēki ar garīgu atpalicību, viņiem noteikti ir jāsaglabā savas speciālās skolas vai centri. Ja ieliks šo bērnu parastā skolā, kā mēs sakam, šis bērns būs savā ziņā zaudētājs varbūt, jo viņš jutīsies slikti. Nekad nedrīkstam nonākt situācijā, ka mēs sakam, daram tikai un vienīgi tā. Izvēle ir vienmēr vecāku ziņā. Lai pilnībā īstenotu iekļaujošās izglītības principus Latvijas izglītības sistēmā, darba vēl ir daudz. Īpaši jādomā par atbalsta sistēmu veidošanu, kas šobrīd nelielā skaitā skolu balstās uz entuziastu pleciem. Tas nozīmē gan vides pieejamība, gan atbalsta personāls, gan dažādas aparatūras. Viss tas, kas ir nepieciešams šiem cilvēkiem, lai viņi varētu mācīties kā normāli bērni vispār izglītojošā skolā. Jo smadzeņu potenciāls viņiem ir, bet viņiem vajag mazliet atbalstu, bet atbalsts prasa naudu. Šī izglītība tādā ziņā ir dārgāka. Un ja mums izdosies visu šo sakārtot, tad principā nav šķēršļi. Konferencē Labās pieredzes skola līdzās dažādu speciālistu, skolotāju, aprūpes darbinieku un vecāku stāstiem bija iespēja iepazīties ar Sanktpēterburgas pieredzi, veidojot festivālu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Šag navstreču, solis pretim. Man liekas, ka cilvēki ar ierobežotām spējām dod mums iespēju spērt šo soli pretī, un nevienmēr šis solis ir pretī viņiem. Iespējams, ka tas ir solis pretī mums pašiem. Tā ir iespēja izdarīt kaut ko labu pasaulē un arī sev pašam. Valērijas Sokolovs pieredze veidojot festivālu liecina, ja cilvēki apvienojas kādas lielas idejas vārdā, tas padara viņu dzīves interesantākas un stiprākas. Te līdzās bērniem ar speciālām vajadzībām uz skatuves kāp studenti, aspiranti un profesori. Tā vienlaikus ir pieredzes apmaiņa un vārdos grūti aprakstāma kopības sajūta. Es lepojos, ka Sanktpēterburgā ir daudz cilvēku, kuri ir gatavi piedalīties. Ne tikai mākslinieki un mūziķi, bet arī tie, kuri mūs ved, nes, baro, kuri ir gatavi dot mums telpas. Vienlaikus mēs viņiem dodam iespēju piedalīties šajā stāstā. Es domāju, ka viņiem ir īpaša pasaules uztvere. Mēs pilnībā nevaram viņus izprast. Kā viņi dzird, redz, domā, tieši caur to, kā viņi spēlē, dzied, var redzēt. Man ir iespēja uzzināt, kā viņi uztver pasauli. Un tas ir ļoti interesanti. Tas mani aizrauja. Man gribētos, lai šis solis pretim nebūtu tikai kā viens izrāviens. Mums ir dekādes, piemēram, invalīdu dekāde 5. decembrī. Atceros, kad veidoju pirmo festivālu martā, man sacīja, kāda invalīdi. Mums ir invalīdi paredzēti decembrī. Tā tas tiešām bija. Sanktpēterburgas festivāls Solis pretīm un mūsu nāc līdzās paplašina savas robežas, aicinot tajos piedalīties bērnus un jauniešus arī no citām valstīm. Šogad nāc līdzās festivālā ar saviem priekšnesumiem bija ieradušies dalībnieki no Lietuvas, Krievijas, Polijas un Francijas. Bet mūsu nāc līdzās zelta laureāti, kuriem festivāls kļuvis par neatņemumu dzīves sastāvdaļu, gatavojas Ziemassvētku koncertam, kas šogad notiks Rīgas domā. Man šeit patīk piedalīties, tāpēc, kā man patīk būt kopā ar saviem draugiem, un man patīk darīt labu citiem. Man bija dziesma Halleluja, tas nosaukums. Viņa ir ļoti populāra, ļoti daudzi izpilda.
Un es izvēlēju šo dziesmu tiešām, es domāju pats, mans tētis man viņu parādīja un man viņa patika. Mēs visi cenšamies noturēt arī zelta laureātu titulu, arī ļoti nopietnas darbs, jo tas nav tā kā pastāvīgs tituls. Viņu ir jāsaglabā un visādi jācenšas to arī visas priekšnesums pilnveidot, un jauni laureāti savukārt cenšas iegūt to laureātu statusu, lai vēlāk arī kļūt par zelta laureātiem šajā festivālā. Mana dziesma bija Charlie Chaplin sakomponēt un uzrakstīt dziesmu Smile. Tāds vēstījums, lai cilvēkiem būtu gaišs prāts un neskatoties visām dzīves grūtībām, lai pārvarot šķēršļus, vienmēr būtu patīkams garastāvoklis un emocijas. Mūsu nākamais stāsts par jubilāru, kura tortē ir iedegtas 2 svecītes, bet paveikti tūkstošiem labu darbu. Par labdarības projektu Labie darbi LV. Ja vien mēs esam portāla draugiem lietotāji, tad visticamāk savreiz esam saņēmuši aicinājumu vēstuli vai izziņu ar lūgumu nobalsot par kādu labo darbu projektu. Labdarības projektu konkursu Labie darbi LV pirms 2 gadiem uzsāka kompānija SMS Kredit, aicinot talkā jau pieminēto portāla draugiem. Šobrīd 2 gadu laikā esam saņēmuši vairāk kā 1200 pieteikumus un priecājamies, ka viņi kļūst arvien vairāk. Un mēs arī cenšamies rast vairāk iespējas, kā arvien vairāk arī atbalstīt šos projektus. Mums lielākā baža šo projektu veidojot bija tāda, kad pēc pāris mēnešiem vienkārši aptrūksies projektu, kam palīdzēt, ko realizēt. Jo būs 2, 3, 4 labas idejas, taču pēc tam vairāk nebūs, diemžēl, kam palīdzēt. Taču par laimi mūsu lielākā baža neataisnojās, un cilvēki turpina izdomāt labas idejas, turpina pie mums attīstīt savus talantus, savus mērķus. Projekta jubilejas reizē īpašu balvu ar vēlējumu Vajag tik rakt un simbolisku lāpstu saņēma dažādu projektu veidotāji. Tur bija gan gada cīnītājs motokrosā, gan gada kinobalvas ieguvēji, filmas par mūsdienu sniegbaltīti veidotāji, gada mūzikas un gada izglītības projekti, gan arī vēl citas nominācijas. Mēs dodam iespēju attīstīt projektus tiem, kuriem varbūt pietrūkst pavisam maz, bet iegūstot šo finansējumu līdz 2000 latu, mums būs jauns mākslinieks, jauns kormeistars, varbūt kāds kolektīvam būs iespēja nokļūt ārzemēs kādā festivālā un nest Latvijas vārdu. Tāda ir tā mūsu doma, palīdzēt tiem, kam vajag pavisam mazliet. Projektu konkursā var piedalīties ik viens. Vienīgais nosacījums – projekts nevar būt saistīts ar peļņas gūšanu. Pavisam nesen pie mums uzvarēja makšķernieku skoliņa. Un, piemēram, nesen palīdzējām arī moto freestylam, mums ir arī motocross, mums ir jaunas grupas un arī koris Ogre dosies šogad uz Ameriku pārstāvēt latviešu dziesmu svētkos Amerikā. Mums ir bijuši arī ratiņbasketbola komanda, kur uzvarēja, guva finansējumu. Mēs esam palīdzējuši realizēt arī nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un mēs priecājamies par šo iespēju. Patiesībā katrs tas projekts ir unikāls. Viņi ar mums sazinās, viņi ar mums runā, katram projektam ir savs stāsts. Un katram projektam ir sava dvēsele, un katrs projekts ir pelnījis uzvarēt. Par labo darbu projektiem mēs stāstīsim arī citkārt mūsu raidījumos, bet šoreiz tas ir viss. Novēlu jums saskatīt svarīgo un būtisko sevī, kā arī cilvēkos visapkārt. Ar to arī atvadāmies, atā un līdz nākamajai reizei.